laiku, un mēs sakam, nē, ka tas nevar būt tāpēc, ka laika nav, tāpēc, ka saule tas ir šeit un tagad. Viņa vienmēr ir tagad, tas mirklī staro. Viņa nevar starot vakar vai rīt. Ja? Viņa starot vienmēr tieši tagad. Tas laiks nevar būt. Bet mūsu lineārajā realitātē tomēr tas tā ir. Jo mēs vienkārši izmērējam to tagadus mirkli, viņa enerģija pa pagātni un nākotni mums veidoja šis lineārajās redzējums. Tāpēc mūsu privātajā, šeit iezemētajā tajā variantā mums tā ir, ka vidū laika. Un sanāk, ka te ir šeit un tagad, un tad tur ir pagātni un nākotni, un mēs visu laiku to visu strādājam. Mēs mēģinām to pagātni un nākotni dabūt atpakaļ, tagad tas mirklī. Savākt visu mūsu to enerģiju, tās domas, visu to uzmanību, kas ir palikusi pagātnes notikumos, savākt atpakaļ šeit. Un attiecīgi tas, ko mēs tur sēki ieceram, domājam, varētu būt tā, varētu būt šitā, bet varbūt nesanāks, un tomēr centīšos, un tagad es pabeigšu augstu, un pēc tam es tikšu par ministru, ja. Visu to arī savākt tagadnes mirklī. Tāpēc, ka tad ir, varbūt nav jāsaka tāpēc, kad šeit vairs nav tādās moments, viņš izrūt, ja. Tāpēc teikt, es to daru tāpēc, ka jau tas ir atklāti. Tāpēc, ka tas notiek kā pats no sevis. Tā saule izlaiž ārā, radīšana izlaiž ārā sevi, un pēc tam kā pats sevi sadās atpakaļ. Tas vienkārši notiek kā pats. Tā kā izāk un iejāk. Bet tāpēc arī par sauli saka tautsdziesmās, saka vidū gaisa. Tāpēc, kad it kā ir telpa, un tur ir radīšanas centrs, un radīšanas centrs ir kopā ar telpu. Ja, mums ko mums māca pēc Newtona fizikas, kad ir kaut kāda inerta telpa, vienkārši pati pa sevi, un tur grozās visas tās planētas, tā kā atsevišķi objekti pa šo telpu, un visa tā mehānika ir uz to, ka telpa nav saistīta ar objektiem, ka telpa ir viens un objekti ir divi, kaut kas cits, ja? Kamēr teiksim, Einsteina fizikā, tur jau ir citādāk, tur jau runā par telpu laiku, un telpa ir izliekta, piemēram, viņa saistīta ar masu, ja tev tur būs, teiksim, saule kā milzīga masa, tur telpas līnijas ir ieliektas. Tad, kad ir saules aptumsums, tad var redzēt tās zvaigznes, kurām būtu jābūt aiz saules, tāpēc, kad tas zvaigznes tā apliec sauli, un mēs viņu redzam tik un tā. Un tas notiek tāpēc, ka telpas līnijas ir izliektas. Tas mums liekas pilnīgi paradoxāli, kā tas var būt. Tāpēc, ka mums liekas, ka telpa, tas ir tā kā mums mācīt ģeometrijā, 3 taisnas strīpas, ja? 3 asis. Tad liekas, ka dabā tā vispār nav. Tā ir tikai mūsu tāda, mūsu tā kā praktiskā domāšana. Visa Newtona fizika ir mūsu ikdienas domāšanas atspūks. Tad brīdis, kad mēs paņemām koku, uztaisam brusīti, ja? Jā, bet ko līdz ir tā kā lielie ātrumi un lielas masas un vispār, ko līdz viss ir ļoti liels, ja, viss izmainās. Izrādās, ka viss patiesībā ir citādāk. Un, kad to pēta, tad izrādās, ka ir vēl citādāk. Un kā ir vēl citādāk, to šobrīd pēta un nevar izpētīt. Tad atsakot, zinātniekiem jau nav skaidrs, kā viss ir būvēts. Jo viņi vairāk mēģina izzināt, jo vairāk viņi neizzināt. Tāpēc tas, ko mēs te runājam par to, arī par telpas izliekumiem, kas ir piefiksēti dabā, un visādām tādām lietām, tās ir tikai pa pusē zināšanas. Tas ir tikai būtībā apgramstīts no vispuses, tas kas ir patiesā realitāte. Ja mēs sagaidāmies pēc saules jaunības, tad arī laika izliek. Tas ir vispār milzīgi opera. Pēc tā mēs vēl nonāksim, es domāju, tuvākajos gados, kad mēs mācīsimies dabūt enerģiju no laika. Mēs jau tagad to dabūjam. Mēs to dabūjam savā psiholoģiskā veidā. Tad, kad mēs atgriežam atpakaļ kādu pazaudēto daļu, ja, sevī, tad mums parādās enerģija. Ka mēs esam sevi izmērējuši laikā, ja, mūsu psiholoģiskajā laikā. Ka mēs no tā psiholoģiskā laika dabūjam tagadnē kaut ko no tā vecā sevis, ja, atstātā, aizmestā, pamestā. Ja, tad mums atbrīvojas enerģija, mums rodas enerģija. Bet tas pats ir iespējams visā kosmosā. Ir arī teorijas, vienkārši tāds izfunkcionēt, bet kā jau mums visas ir praktiski, matemātiski, eksperimentiem, ka matemātiski pamatotas, bet tas nozīmē, ka viņas ir absolūtas. Viņas vienkārši tā kā kaut kādu gabaliņu dabūs, kaut kādu skaidrību, kaut kādu gabaliņu. Tad ir šīs teorijas par to, kādā veidā
zvaigznes dabū enerģiju. Un ir teorija, ka viņi dabū no laika plūsmas, no laika diferences. Jo katrā telpas kaut kādā sektorā laiks plūst savādā. Tas atkal mums liekas crazy. Un tas ir vienkārši vēl viens veids, kur mēs skatāmies uz lietām kā statiskām, tādām nolikt plauktiņā un ir, izrādās viņa dinamiski mainīga un citādāka. Ja? Arī laika tas pats. Vecākot tas, ko es tikko stāstīju par psiholoģisko, visi, kas ir bijuši procesos, viņi saprot, par ko es runāju. Ja? Tev vairs nav tā problēma aizmugurē, bet tagad ir vairāk enerģijas un dzīvības spēka. Un tas pats notiek, ja, kad šis te kāds laiks dažādi plūst un dažādi mainās, kaut kur ātrāk, kaut kur lēnāk, kaut kur tā kā pārādās, kaut kur pazūd, tas tā primitīvi, var sakot, un tur kā pretējos virzienos plūst laiks, tā kā vilnis, ja, kad tu audz, viņš aug uz laiks, kā kad aug uz, plūst vienā virzienā, tad, kad tu pamazām mīksti, ja, koks vai cilvēks, laiks plūst pretējā virzienā. To var izmērīt ar vērtas svariem, tā saucamiem. To var izmērīt. Teiksim, cilvēks ir vesels un sprigāns, un viņam viss briest, ja, viņam pieliek plāto svars un griež uz vienu pusi. Cilvēks ir slims un mīkst, viņš griež uz otru pusi, kā uz lējos. Ja, tas ir laika potenciāls, kā pronāls, tā ir tāds īpašs nosaukums. Ir viens cits zinātnieks izdomāja tāds. Tas, ko es sākumā stāstīju, tas ir par Kozirevu, un ko es tev stāstu, kas izdomāja to terminu pronāls, tas ir Dēņģis, ja, kurš termodinamikas ir, un viņš pētīja to, kā telpa struktūras maina laiku. Viņš ar telpu struktūrām dažādām būvēja dažādas kā sakrālās ģeometrijas figūras, ja, viņš palēnināja vai pātrināja pulksteņu gaitu. Ja. Un viņas, protams, iedarbojas arī bioloģiskiem organismiem. Tas ir ļoti sen pētīts jau, teiksim, bišķi šūnas vai kameņu šūnas, piemēram. Viņam aug apkārt saknītes, viņas neaug cauri, bet viņas aug apkārt. Pat ir tā telpas ģeometrija, viņa tā kā pasargā to telpu no tā, lai tur nebūtu nekas liekas. Tā skaitā šādas ģeometriskās telpas, viņas apkaro mikroorganismus kaitīgos. Teiksim, bišu šūnas vai senāk cilvēki slimi, viņi karināja, teiksim, viņš guļ un karināja šūnas sev virsū. Ja? Tur ārstēja plaušas sev vēl tur kaut ko vienkārši pašām. Tur nāk propolis smaža, tas ir viens. Bet otrs arī pat tā struktūra, viņa ietekmē fizioloģiju. Un tur atkal nevar pārcensties, tāpēc, ka ja pārāk daudz tas būs, tad tev, tur ir arī vajadzīga norma. Ja? Un, tā kā ar šīm tā struktūrām spēlējoties, var sev sadarīt labu un var sadarīt sliktu. Ja? Tā kā, jo tas iedarbojas mūsu bioloģiskajām mazajām šūniņām, mazajiem organismiņiem. Ja? Un tad laiku viss nav tik vienkārši nekādā gadījumā. Tur ir vairāki laiki, bioloģiskais laiks, individuālais, ja? Ir it kā vēsturiskais laiks, ir psiholoģiskais laiks, un plus vēl visi tie kosmiskie laiki, dažādi plūsturis, var teikt, ja? Un mums pašiem, es saku, ir viens laiks, kas viss ir līdzsvar reakcija, ja? Tā kā, divas plūstas, viens laiks plūst uz vienu pusi, otrs uz otru pusi. To esi centrā. Un iznāk it kā tajā brīdī, kamēr tev radīšanas laiks vēl uz priekšu to audzi, ja tev tā kā vēl uz tas sabrukuma laiks, ja? Tad, ar vecākot, tev pagātni vēl atpakaļ, pagātni tev noāda. Ja visa pagātnes laiks, ko mēs arī glabājam, viņš mums noāda. Ja? Un tāpēc šis te, glābiņš, ja, bez reliģiski runā patvērums glābiņš, tas pat ir tāds reāls termins, ko lieto reliģijas. Tas ir būt šajā centrā, būt saulē, savilkt kā visu savu apziņu tajā. Un tad šis laiks vairs uz tevi nestrādā. Tad tu esi tā kā ārpus laika. Un es tā kā neesmu vairs pakļauts, šiem materiāliem, teiksim, iznīcības vai radīšanas procesiem. Es tā kā centrs nevis.
Tautas dziesmās mēs arī sakām, ka mēs esam saulē vai Tad atgriežoties pie tautas dziesmas, jā, nu saulē ir aizsaule, viņsaule, tas ir tās trīs sfēras, šī saule, aizsaule, viņsaule, bet mums tagad nav par to tēmu. Tātad, kad saulīta meita bija, būtībā tas, ko es tikko teicu, tas ir, kad saulīta meita bija, tas, kad ir tikai saule, kad ir tikai šis centrs, kad ir radīšanas pirmsākums, un tas ir šeit un tagad mirklis, ja? Kad tos graudus jūrā sēž, tas vienmēr notiek šobrīd. Ka mēs esam izstiepti savā no laikā, vienalga psiholoģiskā vai vēsturiskā, mums ir, ka tad un tad tur radās kosmos, tad radās, vai, nezinu, Dievs iecēja matērijā savas idejas, un tagad viņš tur viss zaļo un aug un rodas tur galaktikas un cilvēku uz planētām un viss attīstās, ja, un tad mēs skaitām tos gadu miljardus. Bet tad, ja tu esi šajā te pirmatnējā nevainīgajā saulē, ja, tad tu redzi, ka tieši šobrīd šīs idejas tiek sētas, un tieši šobrīd viņas plaukst. Tas notiek kā visvienlaikus. Nav nekāda laika vispār. Un nav, attiecīgi, tur nav nekādas iznīcības. Tur nav nekāda sākuma un gala. Ja? Tas ir viss notiek tagad, bet viss arī notiek. Un tad it kā ir mūžīgā radīšana un mūžīgā, var teikt, pārtopšana. Tāpēc, enerģijas nezudumības likums nosaka to, ka viņus laik pārtop un pārtop un pārtop. Viņi nevar ne pazust, ne rasties. Tas ir priekš mūsu 3D prāta mistika, bet to vienkārši pieredzēt un tad tu zini, kā tas ir. Un tātad tā ir esība bez metālā, bez manasa, bez 3D prāta. Un tad saulīte ir meita, viņa ir kā, viņa ir šķīsta, viņa pirmatnē, tā kā sākotnē, atdzimstošā austrē. Bet tad, kad parādās mēnesis, ja, tad var teikt, ka viss tā sistēma tiek, korruptēta, viņa tiek tā kā samērtāta, kaut kādā izpratnē. Tas tā kā, meita viņa vairs nav jaunava, viņa jau vairs nav tā kā tīra, šķīsta, sākotnēji, tā teikt, kā no Dieva dot. Un iznāk tā, kad sāk šī saspēle, kad nākas reiķināties ar to, ka ir arī mēnesis. Un rodas šis pingpongs, sitsprāts, ja? Un rodas tā kā cīņa, tur tādās dziesmās ir par to, ka saule tur ar kaut ko tam mēnesim, un tur ņemās uz sāti, ja? Būt vai mēnesis to gar nenotiks? Tas ir arī viens variants par to visu, ka tas ir par dvēseles evolūciju. Dvēseles evolūcija saules mērķi ir ietvērties, ja viņai, lai viņi varētu, tā kā, izjūt cauri katram dzīves ciklam šī sausmēķa dvēsele, katrs šis piedzimšanas cikls, viņš ir dzīves ceļš, kur mēs kaut ko pieredzam, kaut ko saprotam, kaut ko nesaprotam, kaut ko zaudējam, kaut ko iegūstam, mēs visi zinām, kā dzīvē iet, ja? Un iznāk tā, ka mēnesis, ja viņš met garu, tas nozīmē, ka tev uzliek pārāk lielu slogu, tev uzliek pārāk daudz programmas, ko tu nevar pavilkt, uzliek to tādu krustu, ko tu nevar panest. Mēs zinām, ka pēc tas ir sabalansēts, bet principā mēs varam tā kā, ja mēs sūtam, ka ir pa smagu, mēs varam lūgt, ja, lai mums noņem. Es to nevaru, tas ir pa daudz priekš manis, un tev dzirdēs. Ja tu mums te tīrs izdarīs, un tev padarīsi. Ok, tev būs ilgāk izstieptas tas, bet tev tās viss būs jāizdara, bet tad būs garāk, tad vieglāk kā. Un, vai arī tev piemetīs vēl pāris dzīves, kurā to izdarīt. Un tātad, tas ir tas, ka iznāk, ka mēnesis, kā saule, mūsu patiesā būtība, viņa neaizskara, viņa nevis nevar tikt klāt, mēnesis viņa nevar tikt klāt nekādu, viņa ir pašpietiekama, un viņa staro, viņa saiki ir un dod, un viņai, saprot, ja tu esi došanas statusā, tad neviens to neko nevar izdarīt. Ja tu esi, bet ko līdz tu esi ņemšanas statusā, ja tev vajag izdarīt, tāpēc, ka tu esi atkarīgs no tā, ka tev vajag, ka tu gribi kaut ko dabūt. Un tu esi manipulējams, un tev sāc var iespaidot, tu esi atkarīgs,
no šā, no tā, no vēl kaut kā. Jā, tāpēc tas ir mēnesis status. Viņš ir atkarīgs no tā, lai viņam būtu šie te saules stars, zināšana par kaut ko. Viņš var dot tikai to, ko viņš ir saņēmis no saules, to viņš var dot kā pasaulē. Un tas ir, kā viņš ir pastarpinātājs, ja? Viņš tā kā pastarpināta esība, tā kā sekundāra, bet sanāk tā, ka mēs sevi uztveram vairāk tieši no šī te mēnesi, no manasa, no prāta, sevi kā būtni un pasauli kā struktūru, kurā mēs darbojamies, mēs uztveram pamatā no šejienes. Līdz ar to sanāk, ka mēs esam pastarpināti. Mēs esam tā kā, paši savas starpprodukts. Tā mēs uztveram, nevis kā pašu patību, bet tā kā atvasinājumu. Tā ir kā muļķīgā situācija, kādā mēs dzīvojam pārsvarā. Tāpēc, ka mēs dzīvojam abās un abās vienlaikus, tikai mēs iznāk tā, ka šo te mēs ignorējam lielākoties. Tāpēc, ka kā praktiskā dzīve mums liek izdzīvot pēc tiem kā dzīves likumiem. Saka it kā, tāpēc, ka tie ir pastarpināti likumi. Ir reālie likumi, viņi ir kā pārši. Šis ir tikai attasinājums, ko mūsu civilizācija deklarē kā dzīves likums. Un tātad, tas ir stāsts par to saulīta meita bija, vai arī viņa vairs nav meita. Vispār jau runā, ka nevienam nav skaidrs, kā tas mēnesis radās saules sistēmā. Ir arī uzskats, ka viņš varēja kādreiz, ja mums te nebūtu, arī saules sistēmā. Un tad varbūt zemes cilvēki arī dzīvoja citādāk, viņi bija citādāk, viņiem nebija šis te mēnesis tīri fiziskais arī iespējas, un arī šis te psiholoģiskais. Un principā varam skatīties lietām arī tā, ka viss izvērstais kosmos, tā ir tā kā mūsu iekšā struktūra, ko mēs redzam uz āru. Un tātad visas planētas ar visām viņu enerģijām, viņas darbojas faktiski mūsos. Un nosaka mūsu iekšējos procesus un nosaka mikrokosmosu, ja? Un tātad, lūk, arī šī mēneša parādīšanās makrokosmosā un mikrokosmosā, tas tā kā sakritīgas lietas. Un tātad sagriežos pie tā, ka ir versija, ka kādreiz mēnesis mums nebija. Un pati Zeme, visa tā, Zemes dzīve viņa bija citādāka līdz ar to. Tagad mums grūti iedomāties, kā tas bija, tāpēc, ka mēnesis ir. Ir arī versija, ka bija 3 mēneši un 2 mēneši. Jā, ir versija, ka viņa vēl ir 1 3 mēneši. Tie 2 neredzami. Tā kā tāds ir versijas. Bet mums šobrīd šajā realitātē, kurā mēs dzīvojam, kā fiziskas būtnes, mums ir lūk mēnesis, un viņš rada iespēju gan fizioloģisku, gan psiholoģisku. Un kaut kādā ziņā viņš ir kā mūsu sirds verdzībā. Bet vai viņš tur vai netur, tas atkarīgi no mums, jo ja mēs vairāk sākam apzināties sevi kā šo te secesību, avotu, starojumu, mīlestību, došanu, tādu kā katru mirkļu atteikšanos no paturēšanas, ja, atcerieties Faustu. Ja mirkli tu esi skaists, kā mēs viņu apstādinām, tad tu esi vēl nākos, ja. Un tāds ir. Un tātad, jo mēs vairāk ejam uz to, savācamies šeit, un no šejienes mākam skatīties un būt, jo mazāka vara par mums ir šeit kā mēnesis. Mūsu atspūgiem ir mazāka vara par mums. Mūsu ēnām ir mazāka vara.